Sveiki, mīļie draugi! Šodienas siltajā sarunā vēlos pastāstīt stāstu, kas savulaik ļoti mani pārsteidza. Mana paziņa Irīna palūdza, lai es ar viņu pastrādāju ar Valērijas Ņēļņikovu metodēm, un uzsākot konsultāciju, viņa man pastāstīja savu problēmu. Viņa teica, ka es nevaru nopirkt sev dārgas drēbes. Godīgi sakot, sākumā es pat mazliet tā pjuku, jo man šķita, ka tas ir ļoti neparasts konsultācijas iemesls, jo parasti cilvēki nāk ar citām problēmām un dziļākiem pārdzīvojumiem. Bet pavisam drīz kļuva skaidrs, ka stāsts nebūs īsti par apģērbu, jo sākumā Irīna stāstīja, ka vienmēr pērk drēbes tikai pašos lētākajos veikalos, un tās ātri nolietojas, protams, un skapis pamazām piepildās ar lietām, ko īsti uzvilkt negribas un kas viņai pašai vairs nepatīk. Un pats interesantākais bija kas cits, ka viņa stāstīja, ka viņa pat nespēja ieiet veikalā, kur apģērbs maksā mazliet vairāk. Tiklīdz viņa ieraudzīja skatlogu, galvā uzreiz radās domas, ka nē, tur viss ir pārāk dārgs. Tas nav domāts man. Un runa pat īsti nebija par naudu, jo viņa varēja atļauties šādus pirkumus. Runa gāja vairāk par tādu tā kā iekšējo aizliegumu, jo tieši iekšēji tas bija tāds, tā kā noliegums. Nē, es tur neiešu, pat neskatīšos uz to pusi. Tā kā, šāda interesanta situācija. Un mēs ilgi meklējām, kur slēpjas šī iemesla sakne, un mēģinājām saprast, aiz kā varētu aizķerties, un tad es palūdzu viņu iztēloties sevi tādu, kāda viņa vēlētos būt. Tādās drēbēs, kādās viņa justos skaista un brīva un laimīga. Un tad, kad viņa to izdarīja, pavisam negaidīti viņas atmiņā uzpeldēja kāds notikums, par kuru pat viņa izskatījās pārsteigta, jo bija jau sen viņu aizmirsusi. Un notikums bija sekojošs, kā pēc daudziem gadiem viņa apprecējās, un tas bija ļoti laimīgs dzīves posms viņas dzīvē, jo piedzima bērni, un viņa ar prieku tam veltīja laiku un taisīja fotosesijas bieži, skaisti ģērbās un patiesi baudīja savu ģimenes dzīvi. Taču vienu dienu viss mainījās, jo viņa uzzināja, ka vīram ir cita sieviete, un viņai tas bija milzīgs satricinājums, jo viņa nezināja, kas notiks tālāk, vai saglabāsies ģimene un kas būs ar bērniem. Un, protams, viņa ļoti pārdzīvoja, un tas bija tāds smags periods viņai. Un tieši tajā laikā vīrs viņai uzdāvināja īstu dārgu kažoku. Un Irīna stāstīja, ka šo dāvanu viņa uztvara tā kā mēģinājumu atvainoties, mēģinājumu kompensēt nodarītas sāpes, un viņa, protams, šo kažoku valkāja, jo ziema bija barga un kažoks bija patiešām silts, taču katru reizi viņa jūta tādu tā kā iekšējo spriedzi to uzvalkot. Un tieši tad mēs ieraudzījām to, ko iepriekš nebijām pamanījušas, kā tajā brīdī, kad vīrs viņai uzdāvināja kažoku, viņa zemapziņa izveidojas ļoti spēcīga saikne, kā dārga, skaista lieta
var nest sāpes, var būt saistīta ar sāpēm, ar vilšanos, ar bailēm, ar drošības sajūtas zaudēšanu. Un, zemapziņa izdarīja ļoti saprotamu secinājumu, ka, ja jau tā notiek, tad labāk vispār atturēties no tām dārgām un skaistām lietām. Un pēc tam gadiem ilgi vienkārši sargāja Irīnu, burtiski radot šo aizliegumu doties uz dārgākiem veikaliem. Lūk, un tad sanāk, ka šī aizsardzība bija palikusi vairākus gadus, un kad Irīna ieraudzīja šo saikni, viņa pati ļoti brīnījās un teica, ka ar dieviņas taču pat to kažoku jau sen esmu aizmirsusi. Tā kā pats notikums gandrīz bija pazudis no atmiņas, bet aizsardzība bija palikusi. Un mēs strādājām ar šo notikumu, pārskatot viņu pēc Valērijas Ņeņika metodēm, pēc kinozāles metodēs. Un tad, kad mēs pabeidzām, pavisam drīz Irīna atkal mani satiekot teica, ka Ludmila, mīļš, paldies, es beidzot varu skatīties uz skaistām drēbām, un es atradu savu ideālo kleitu, un starp citu tā nemaz nebija dārga. Un pēc tam viņa ilgi stāstīja, cik labi šai kleitā jūtās un cik ļoti viņai patika tas, ko viņa tagad redz spogulī. Un tajā brīdī sapratu vienu svarīgu lietu, ka izrādās viņas sāpes pat nebija par dārgu vai skaistu apģērbu. Neapzināti sanāk, ka viņai bija bail atļaut sev atkal justies skaistai un laimīgai. Jo kādreiz tieši esot šajās sajūtās, viņa dzīvē ienāca arī smagi pārdzīvojumi. Un kad šī veca saikne pazuda, izrādījās, ka viņai nemaz nav vajadzīgas pašas dārgākas lietas, ka viņai vienkārši vajag šo brīvību atkal justies labi. Un lūk, pieredze, ko es iegūšu šai darbā, man ir ļoti īpaša. Tāpēc, ka, ja tā padomā, mēs jau bieži alkstam pēc dārgām lietām, pēc krāžokļa, pēc dzīvokļa, pēc mašīnas, pēc dārglietām. Taču nevienmēr šis lietas atnes mums patiesu laimi. Un, ja jums šobrīd nepieder tas, ko jūs ļoti gribētu, padomājiet. Varbūt jūsu zemapziņa jūs vienkārši sargā no šī īpašuma.